Mēs teicām šovu sākumā, ka mums ir jauna rubrika, un rubrikas nosaukums ir gejiskākie negeji un negejiskākie geji. Jā, kurā ietilps daudz visādas personas, jā. Jā, nu, ir doma katrā šovā taisīt, piemēram, vienu atgadījumu, pa vienu personu izrunāt, ķipā. Tad mums šodien ir, es domāju, ka tas jau bija paredzams. Tas jau ir vienkārši. Siena. Un siena mums ir negejiskākais gejs. Nevis gejiskākais negejs. Nu stāst, kas tev tur bija? Vakardien... Siena, zin kā, siena viņš, teiksim tā, atnāk mājās, kaut ko saka, jāuzsvers kaut kas ēst, jā. Vai raksturojam sienu? Siena. Viņš ir gandrīz 2 metrus garš. Bullis, tāds rītīgs vecis. Normāls pedolācis. Ar bārdu apaudzis, galīgi tāds pedo. Nu, tagad iedomājies. Vēl spēlē, tad brauc ar riteni tur. Jā, nu galvenais jau cilvēkam ir prātā, tas viņa izskats, vismaz bildi kaut kāda. Jā, bullis. Jā, nu tāds bullis tagad atbrauc mājās un... Nu, es tā kā domāju, kaut ko taisīt. Siena atsūta no Polo recepti, ķipa. Jo puķkā posta mīklā. Kaut kādas paprikas tur jāliek, ja. Es domāju, labi, netaisīšu, lai jau taist, kaut ko tādu, ja. Un pēkšņi Siena ietīja to, es kūku taisu. Čipa, no cepumiem kaut kādu milzīgu kūku taisa. Jā. Viņš ir salicis kaut kādas zaptītes, tu visādas mērcītes. Un groči labi, viņš jau tur sāk pabeigt to kūku. Un tad pasaka nopērk 4 kilograms marmelādi. Un paņem no marmelādes uz kūkas saliek puķīti. Tā puķīti bija tik milzīga. Kas notiek, Siena? Puķīt, karoči, reka liela kūka, tāds kvadrāts milzīgs, un puķīt, tā kā to būtu zīmējis kaut kāds trešklasnieks. Marmelādēm, bād. Mīlīgi puķīt ar sirdi. Bet tas vienkārši ir tie cilvēki, kuri, ka tu nekad neiedomāsies, ka tāds te vecis, tāds milzens, varētu darīt kaut ko tik gejisku. Viņš īstenībā ir gejisks. Kamād, Siena kaut kāds pīrādziņas taisa mājās, un galvenais viņš vēl tik lēpens par to ir, es tur baigais pīrādziņas taisa tur. Jā, mēs runājam, ka Siena atvērt savu šo te? Jā. Sex food shop. Ceptūri. Vagīnu kūkas cept. Jā, viņam tur būtu, viņa primārā, nodarbība būtu vagīnu kūku cepšana. Tur būtu tāds kūciņas maziņas. Nu, viņas būtu vienkārši vagīnu kopijas. Nu, pilnīgs kopijas, un viņš stāvē tajā mazajā veikaliņā, tur veikaliņš, cik tur 10x5 metri, kvadrātmetri tur telpa, un viss aizsist ar vagīnu kūkām. Un Siena pie kases tāds bullis, liels bārdaņs stāv, un viņš visu laiku smaida. Siena visu laiku smaida. Un tad viņam parāda pirkstu, viņš sāks rēkt. Tas ir tas pats, kas uzraksta Sienam, viņš uzraksta tev atpakaļ un 5 smaidiņu rēcamie. Ģibu, viņš tur stāv, tu ieej veikalā un tāds bullis stāv un smaida un skatās tiem vagīnu kūks. Un tu tur ienāk kaut kādu vecenu, iedomājies, ienāk vecenu un pieiet pie kasas un uzprast, iesaņojiet man lūdzu 5 vagīnu kūks. Un Siena stāv, pauze, un viņš stāv skatās viņa acīs un smaida. Atklātā. Un viņš tikai pēc kaut kādiem 5 sekundēm pagriežas un iesaņo vagīnu kūks un dod viņai pasniedz maisiņu no rokas rokām un visu laiku skatās viņa acīs. Tad ir automātiski jau vienkārši nosargs, viņš vienkārši ar acīm viņu izģēri. Čipa pārprasal, cik jums vagīnu kūkas? Man 5 vagīnu kūkas. Jums ar krēmu vai bez? Jums ar glazūriņu vai? Kādiem glazūriņu? Ja es varu aiz stūra saglazēt. Viņš nopirk, zin tie te pūšamie tie krēmi, tie. Viņš nopērk un ieliek viņu tādu vibratorā, ķipa peņu izskatā. Jums ar glazūru, jā. Iepūš tādu baltu. Es zinu, kā viņš tāds, ja tas vibrators un tur iekšā kaut kāds motoriņš samontēts tur sienē, ja? Un tur viņš, tas putukrējums, viņš tur jaucās pats iekšā un nāk ļoti, ļoti lēnām. Un siena stāv kaut kāds 15 minūtes uz vienu bulku, tur kurš jo tur lēnām spiežas ārā. Zini, kā viņš dara? Viņš ir jākrapa. Kroči siena stāv 15 minūtes un krata viņu ar rokā, tā kā būtu dročīs. Un beigās viņi tur šļākst ārā to glazūru. Viens gatavs. Tā kā zini, ka tev kečups beidzās un tu mēģini spaidīt, ja? Un sāk daudzīt.
Viņš pa kaut ko sienu, tā kā krātā un masē to tur, un tad ir tagad tas kečups, ka beidzās. Un visu laiku, ko viņš dara, visu laiku viņš skatās acīs tev vecinē. Visu laiku viņš neatgriež skatienu. Viņš laiku skatās acīs un smaida. Tas smaids, kurš vienkārši, tu saproti, ka kaut kas nav tā. Viņš liek tev domāt, ka tu kaut ko ne tāda. Pēc vagīna kūks viss skaidrs. Viņš pēc tam tur, lai labi garšo. Ar to savu balsi. Divdomīgie brīži. Zin kā fonā sāk skanēt. It kā negaid. Zin kā radio visu laiku skan. Bet tieši tad, kad viņš kaut ko pasaka, vēl sāk skanēt Nightmares. Viņam zem galda ir poga, ja? Viņš nospēš pogu un sāk skanēt Nightmares. Un ka viņš krāta, zin kā, viņš uzprast tur, tipa, jums glazūru, un tu vecens saka, jā, ar glazūru. Un tad viņš paņem to peni lielo, kurš jākrata 5 minūtes. Un viņš iestās, ka tu debīdos Hollywood. Debīdos Dallas. Panku, porno muzons. Pēc tam tur, ģipa, beidzās tas muzons. Sāk skanēt, tas tur, kur boži, kā tur bija. I'm touching you without my hands. Un viņš visu laiku skatās. Un smaida. Un tad pie viņa atnākt inspekcija, nodokļu ieņēmumu dienests. Uztais pēteņu kontroli. Ar ko jūs nodarbojaties? Kāda ir specializācija? Vagīna kūks. Gribat pagaršot? Zikas. Ak, Dievs. Siena pats arī ētās vagīna kūks. Viņš neēd uzreiz, viņš viņus aplaiza visas un izlaist. Tie veiklā siena sēž un laiza vagīnu kūku. Viņš ko nepareiz nedara, ka man vagīnu kūku. Tā ir kūka, tā nav vagīna. Pirmkārt tā ir kūka, tik otrkārt tā ir vagīna. Tā viņš ir, čipa, tā kā var tajās bulciņu veikalos pasūtīt, tur, čipa, kliņģeri, ja? Viņam tur var pasūtīt tā kā rumpi. Rumpi, torti kaut kā. Pēnis mīklā. Tieši jānozīmē. Zini, kā sienam ir skaners. Viņš uz laiku copē mazgadīgās. Un viņam ir pieejas skaners. Tas, ka tu nopīģī kaut ko tā ārā un viņš sāk skanēt. Un viņam ir skaners, ka cilvēki nāk iekšā un automātiski, ķipā, ar rentgen stariem nosaka, cik cilvēkam gadu. Nosaka, vai kabatās, ja? Vai ir skolāna apliecība. Ja ir, tad, tipa, čing. Tipa, ieiet meitene, siena aizskatās viņu, pēkšņi, too old, 13 gadu. Zini kā, ja tur ir tā, ja viņai ir kaut kāda tur zem 13, ja, un ienāk iekšā, un siena tā pagriežās pret viņu, kas sēž krēslā, un tur sāk skanēt, tas grib būt miljonārs sākuma muzons, kad viņš ienāk pēc tā krēsla. Vagīnu koku varu. Jums izrādīt man produkciju, un viņš vada viņu pa visiem stendiem, visas stendas vienāds vagīna kūks. Veikals 5x10. Viņš vadā pa stendu. Viņam viss sienas aizsis ar vagīnu kūku. Zini kā, viņš tur tā kā ir lete pa vidu visam tam, ja? Un viņš tipa pasniedz roku pāri letē un vadā viņu, tipa viņš pa vienu pusi, viņi pa otru pusi iet. Katru rīt pie viņa iet kaut kādu vecinītu un prasa, vai jums vakardienas vagīnas ir? Procenot tās jums nesvaigās? Blū vakals. Svaigas? Ja tur šos te, ja tās ir, tā kā vakardienas un nesvaigās, tad viņš paņem ar zilo krāsu, kad nopūš. Pa iezīmē. Viņš sadala veikalu, celku un necelku. Viņš ir tā kā, viņš ir tas tur direktors, īpašnieks, galvenais cepēja palīgs čempionu dēls, tur šos te, kaut kāds kurjers un tā, bet veikals sauc pie Mareka. Viņš sienas veikalu. Ja viņš tur nocupē kaut kā 12-gadīgo, lai Marekam sūdina visu sienu. Tas viss ir made by Boža 112. Re-edited.